Kāpēc? Mēs vērojam dabu. Kuru dabu? Latvijas dabu. Nu, kas šeit skaists? Nu kā, skaties. Ļauj! Latvijā ir ļoti daudzveidīgas pļavas, gan aizaugušas, gan apstrādātas. Visbiežāk pļavās audzē rudzus, miežus, kviešus, no kuriem pēc tam izgatavo gardo mājās cepto maizīti. Senie latvieši pļavas izmantoja, lai iekoptu tīrums un veidotu ganības. Mūsdienās tas viss ir saglabājies, bet šie iekoptie lauki ir samazinājušies, jo mūsdienās cilvēki dodās dzīvot uz pilsētām. Tak nav zelts, tā nav pat bronza, tās tak nav zelts, tā nav pat bronza, tās tak nav zelts, tā nav pat bronza. Priekš ziemlapības tūlīt starts, un Montorija redz, puisans redz, kā sporta zīme. Zinājiet, es vakar biju mežā, un mamma gribēja un aizvest uz mežu. Es nezinu, man baigi nepatīk mežs. Kā tev nepatīk mežs? Tur nekā Tur tik tāds skaisti. nav. Nu, bet meži. Tikai nokritušas lapas. Un viss. Pati uz augšu koku. Latvija atrodas meža zonā. Tas nozīmē, ka meži šeit ir dabiski izveidojušies, un ka citi sauszemes biotopi attīstoties kļūst par mežu. Arī neapstrādātas pļavas un tīrumi ar laiku aizaug, kļūstot par mežu. Meži aptuveni aizņem 3 miljonus hektāru, jeb 45% no Latvijas teritorijas. Visvairāk meži ir Ventspils, Talsu un Aizkraugles rajonos. Izplatītākie koki Latvijas teritorijā ir skuju koki. Latvijā atrodas arī vairāki dižozoli. Resnākais koks Baltijā atrodas Tukuma rajonā. Tā stumbra apkārtmērs 10 metri un augstums 16 metri. Ogres rajona Ogresgala pagastā atrodas Zāģeru vīksne. Tās apkārtmērs ir 6,7 metri un augstums 31 metrs. Tā tiek uzskatīta par Latvijas kuplāko vīksni. Šī brīnišķīgā zāģa skaidra smarža, tā palīdzēs mums visiem izdzīvot. Un apziņa, ka ir vēl kaut kur koki, ja koki palīdzēs mums izdzīvot. Labrīt, koki! Man tik ļoti gribas peldēties, ārprāts peldēties! Tu trakais? Jā. Tagad? Nu, uz ezeru! Uz ezeru, tu taču ir silti! Ezerā tagad silti. Tā jau nopiet traki tu esi. Nu, labi, es vai peldējiet! Ezers ir ūdens tilpne, kuru no visām pusēm apskauj sauszeme. Ezerā vispatīkamāk ir peldēt, jo tur ir siltāks ūdens un nav straumes, tā kā tas ir upēs. Uz ezeriem bieži vien dodas makšķernieki, pēc lielā loma. Ziemā, kad ezeri ir aizsaluši, jaunieši dodas spēlēt hokeju vai vienkārši paslidot. Latvijā visdziļākais ezers ir Drīdzis, kura dziļums ir 65 metri. Latvijā pēc platības vislielākais ir Lubāns, kura platība ir 81 kvadrātkilometrs. Ir daudz turistiem iecienīt ezeru, piemēram, kā Velnzers, kurā nevar peldēties un makšķerēt, bet tomēr turisti tur dodās dēļ mistiskās vietas un dzidrā ūdens. Zana, tu teici, ka tu gribi peldēt ezerā, bet tagad taču ezeru nav. Pareizi nav! Toties, to agrāk ir upes. Tās Jā. ļoti daudz šeit ir. Upes! Latvijā ir daudz upes, kas bagātas ar skaistām ainavām,
iežu atsegumiem un labi piemērots mierīgiem laju nobraucieniem. Turistiem iecienīts ir Gauja un Daugava. Gaujai ir stāvi krasti ar bīstamām vietām. Daugava latviešiem ir ne tikai liela un skaista upe, bet arī viens no nacionālajiem simboliem, kuru apdzied dziesmās, dēvējot par Daugava māmuļu, par tautas likteņu upi. Vikingi bija ļoti iecienījuši šo upi, jo Daugava bija nozīmīgs tirzniecības ceļš. Uz Daugavas atradās kultūra vēsturisks objekts Staburaks. Diemžēl mūsdienās tā vairs nav, jo uzceļot Pļaviņu Hesu tas tika apludināts. Manāc, kuļasies man kalnam? Pētot Latvijas dižumus, laikam nevar neveltīt uzmanību Latvijas kalniem. Jā, mūsu kalnus nevar salīdzināt ar pasaules augstākajiem kalniem, bet ir jālepojas ar to, kas mums ir, nevis sērot par to, kā nav. Pie mums ir vairāk nekā 50 pauguru, kur augstums ir lielāks nekā 260 metri. Latvijas augstākā virsotne ir Gaiziņkalns, kur augstums ir 312 metri virs jūras līmeņa. Šo kalnu ir ļoti iecienījuši slēpotāji. Viens no vēsturiski ievērojamākiem kalniem ir Krievkalns, saukts arī par Krievu kalnu. Pēc seniem nostāstiem šeit bijuši senču svētvieta vienai no vispilgtākajām mitoloģiskajām būtnēm – pērkonam.